2 mazi bērni tavā ģimenē ar nelielu vecuma starpību noteikti apgrūtinās tavu iespēju veidot biznesu. Padoms no manas personīgās dzīves. Mums ģimenē decembrī bija ģimenes pieaugums, mums atskrēja. Piedzima vēl 3. meita. 2. meitai ir 1,5 gads. Šeit 3. meitai tagad ir 2 mēneši, un starp viņām ir nepilns bišķiņ vairāk kā gada starpība. Ja? Un iepriekš ļoti daudz, mana sieva ņēma no tās manas ikdienas tās rūpes par bērniem, man nevajadzēja tur naktīs celties, un es varēju ļoti daudz koncentrēties uz darbu. Bet šobrīd, tad, kad mums ir viens 1,5 gadnieks un otrs 2 mēnešus vecs, ja? Vairs nav variantu, un viens cilvēks tos mazos 2 nevar noganīt, viens visu laiku uz rokām grib, otrs skrien, kur viņš grib, kāpa, kur grib pa trepēm augšā uz vienu stāvu, otru stāvu. Tajā brīdī, tagad jau bišķiņ vieglāk paliek, bet tad, kad 1. mēneši bija vienkārši pilnīgi crazy, tu esi norauts no darbiem, tev ir jāpieslēdzas arī vairāk tam mazajam, kurš tu skrien visos virzienos, un man tik maz laika bija ikdienā pieslēgties darbiem, un tagad sāk parādīties, kad tas 1,5 gadnieks sāks iet dārziņā, viņš jau sāk mums pamazām iet, tad sāk parādīties, palikt vieglāk, tad tu vari sāk vairāk koncentrēties uz darbu, bet tas ir tāds izaicinājums. To tev jārēķinās, ja jūs ģimenē ienāk 2 bērni, kuriem ir ļoti maza gadu atšķirība, vecuma atšķirība, un tur būs rītīgi amerikāņu kalniņi, kas noteikti būs tev izaicinājums veidojot uzņēmumu.